Labdien, un paldies, Valdemār, par ievadu, un paldies, Uldi, par uzaicinājumu. Tā kā prieks šeit būt un pastāstīt arī savu to līdzinējo saskaršanos ar Prince 2, un varbūt padalīties arī ar tādu, tā kā pieredzi un dažām domām, kas, manuprāt, daudziem, kas nodarbojas ar projektu vadību, kas vispār domā par projektu vadību vai kas izmanto projektu vadību, jums varētu būt daudz dažādi jautājumi. Es centos iedomāties dažus jautājumus un tad saliku dažas tēmas saistībā ar Prince 2 un arī citām praksēm, bet tāds lielais virsraksts ir Prince 2 un Agile prakses, jo pēdējos 10 gadus Agile ir palicis ļoti populārs, tur ir daudz apakšvirzieni un joprojām arī Prince 2 ir populārs, un tad varbūt jautājums, kāpēc tas Prince 2, kāpēc Agile un kāpēc vēl visādi projektu vadības certifikācijas veidi un kuru tad ņemt un ar ko tad nodarboties, tad es no savas puses arī mazliet pastāstīšu. Man ir tā iespēja bijusi certificēties ar Prince 2 praktiķa certifikātu apmēram 2016. gadā, un tad to arī vajadzēja darbā. Man ir bijusi iespēja arī certificēties no Projektu vadības institūta ar Project Management Professional certifikātu, un dažus gadus atpakaļ tiešām aktuāli palika tādas lietas kā Agile un Scrum, un esmu arī ieguvis Scrum Master certifikātu. Jā, principā ir sanācis strādāt dažāda veida projektos, gan vietējos uzņēmumos, gan starptautiskos uzņēmumos, un ir sakrājusies tāda, tā kā pieredze, ar ko varētu padalīties. Šodien varbūt tā īsāk, bet galvenais, ko man gribētos pieminēt. Ja mēs skatāmies uz Prince 2, tad te ir tāda simboliska bilde ar saīsinājumiem vai ar terminoloģiju, kas pēdējā laikā ir tāda aktuāla un populāra dažādos uzņēmumos, dažādās vidēs. Ja? Kā tad saprast, kur tas Prince 2 vispār visā tajā projektu vadības pasaulē atrodas? Kāpēc mums vajadzētu Prince 2 un kas tad notiek ar visām pārējām praksēm, kur viņas paliek un kura ir labāka prakse vai kuru izvēlēties pirmo. Jā, tad te ir tā simboliski sazīmēts, kad katrai praksē ir sava niša un tās prakses arī tā kā mazliet pārklājas. Un, ja cilvēks, teiksim, tā no malas skatīsies to projektu vadības pasauli, tad var rasties tāda sajūta, ka ir tāda pamatīga džungļi, jo tur ir Agile virzieni, tur ir projektu vadības institūta virzieni, kas ir PMI, PMBOK, ļoti, ļoti populārs daudzus gadu desmitus jau, un Prince 2 arī šeit iet pa virsu. Un tad, ko tad man no šitā paņemt un ko izmantot savā darbā? Tā atbilde ir tāda, ka atkarīgs no jūsu lomas, ja jūs skatāties uz projektu vadību kā uz karjeras iespēju, kur es kā projektu vadītājs strādātu kā darbinieks, tad atkal jāskatās, kurās jomās, kuros uzņēmumos, kurās nozarēs gribās strādāt. Ja? Un tad jāskatās, kas tajos uzņēmumos ir aktuāli, ja? Un kas tur būs svarīgi, ja tad tajos virzienos var certificēties. Un man nav tāda zelta atbilde, kura prakse ir vislabākā, bet es teikšu tā, ka katrs izvēlās savai situācijai tādu piemērotāko un labāko veidu, kā sakombinēt vai dažādas prakses, vai izvēlēties kaut kādu vienu un tad tur attīstīties nopietnāk. Ja? Ja mēs pievēršamies Prince 2, tad Prince 2 tā labā īpašība ir tiešām elastība un spēja būt piemērojamam visos organizāciju veidos un dažādos projektu komandu sastāvu veidotās organizācijās, tāpēc tas Prince 2 arī tā kā
pārklājas ar visām praksēm. Ja mēs paskatāmies vairāk uz tādu agile, kas ļoti bieži tiek pieminēts, tad te ir tāda bilde par agile, tādu pašu pamatu, kas tur ir svarīgi. Un tad, ja mēs tā latviski runātu, agile ir tāds veids, ka mēs cenšamies ātri, veikli piegādāt klientam vajadzīgo vērtību, un mēs esam atvērti izmaiņām, un mēs vairāk tā kā fokusējamies uz klienta pašreizējās situācijas vajadzībām un mazāk varbūt uz tādu ilgtermiņu plānošanu. Ja, bet patiesībā tas agile ir tā kā domāšanas veids, un cilvēki var ļoti daudz diskutēt, kas ir labāks, agile pieejas vai uz Prince2 principiem balstītas pieejas, tad šeit var, no šāda aspekta var paskatīties, ka tā ir tāda filozofija vai domāšanas veids, kur agile gadījumā mums ir 4 vērtības un 12 principi, un tas ir arī tas pamats, kas būtu jāpaņem, lai mūsu darbu varētu uzskatīt par agile. Ja mēs tās 4 vērtības un 12 principus izpildam, mums ir tāda agile vide. Un tad tā agile filozofija saka tā, ka agile apakšā var būt daudzas prakses ar dažādiem svešvārdiem. Mēs tagad viņās neiedziļināsimies, bet tīri filozofiski mēs Prince2 varam ielikt šeit apakšā kā vienu no agile praksēm. Ja? Par šo daudzi atkal varētu diskutēt un strīdēties, varbūt tā nevar izdarīt, bet tīri tā, kāpēc šoreiz viņi te tā iezīmēju, tāpēc, kad ir šie te 12 principi agile'am, es tagad viņus nelasīšu, bet ja mēs viņos iedziļināmies, viņiem visiem var salikt ķeksīti, ka viņi ir izpildāmi tādā agile vidē. Ja, un no tā viedokļa, it kā sanāk, ka mēs varam ar to Prince2 darboties tādā agile vidē. Man, diemžēl, viena lapa negrib uzrādīties, pamēģināšu viņu tūliņās ieslēgt un parādīt. Jā, tūliņās jums parādīsies uz ekrāna vajadzīgā informācija. Mazu mirklīti. Es jau pieminēju, ka agile gadījumā ir arī svarīgs tā saucamais agile manifests, kur ir parādītas arī šīs te 4 tādas pamatvērtības, ko agile mums piedāvā. Es tūliņās apskatīšos, vai jūs redzat manu ekrānu. Jā, vajadzētu būt, kad ir redzams. Un, ja nav redzams, tad sakiet, es ceru, ka viss kārtībā. Lūk, un šeit atkal ir ļoti vienkārši. Es tagad šo te smalki nestāstīšu, bet tā ideja ir tāda, ka ir 4 šīs te agile manifesta vērtības, kur svarīgāk ir cilvēks, strādājošs produkts, sadarbība ar pasūtītāju, reaģēšana uz izmaiņām. Un, es te arī esmu salicis simboliski ķekšus, kad īstenībā Prince2 pieeja pilnībā atbilst agile domāšanai. Varbūt daži cilvēki tad teiks, bet kā tur var būt, ka Prince2 ir uz produktu orientēts projekts, ka Prince2 ir uz plānu orientēts projekts un sadalīts pa posmiem. Tad tā atbilde ir pašās Prince2 pamatprincipos. Viens no Prince2 principiem ir arī būt spējīgiem ātri, reaģēt izņēmumu situācijās. Ja, tas princips saucās manage by exception, angliski, vadīt visas ārkārtas situācijas. Ja. Un, ja mēs gribam to Prince2 padarīt tādu agilīgu, ja tā drīkst teikt, tad mums vienkārši ļoti bieži varētu būt jāpielieto
princips, kas saucās manage by exception, ja, jo Agile saka to, ka mums ir bieži izmaiņas, mums jābūt atvērtiem uz tām izmaiņām, ja, tā kā ir tādi principi, kas ir tā kā pretēji Agile Prince2 gadījumā, bet ir arī principi, kas ļauj to Agile pielietot, ja. Un es pāris lietas tad vēl gribētu pastāstīt, ja, nu tās populārākās prakses, kas visur droši vien ir dzirdēts, ja, tad Agile tās apakšprakses Kanban un Scrum, ja, tās populārākās metodas, kā viņas integrēt, kā viņas savietot ar Prince2. Nu, tāda ātrā atbilde tur nav, tāpēc, kad mums ir jāsāk katrs projekts, un katra projekta sākumā mums jādomā, kādu pieeju mēs izmantosim, kā tas projekts vispār būs fokusēts, vai viņš būs fokusēts uz tādu plānotu, stabilu, varbūt kaut kādu virzienu, vai uz produktu, vai uz mērķi, vai uz darbu kaut kādu noteiktu, ko mums pasūtītājs jau ir pateicis, ka vajag to izdarīt, ja, precīzi, kā pasūtītājs prasīs, ja, tad mums būs tāds jau tāds uz plānu fokusēts projekts, un Prince2 to var nodrošināt. Nu, vai arī mums būs pasūtītājs pateicis kaut kādu vērtību, ko viņš var sasniegt, kur nav īsti skaidrs, kāds tur tas produkts būs un kāda, teiksim, kāda veida rezultāts galā būs, bet ar kādiem darbarīkiem jāstrādā, bet vairāk jāeksperimentē. Nu, un arī to Prince2 var, tā kā norealizēt, un tur varētu ļoti daudz iedziļināties, bet es gribētu parādīt vienu bildi, kā var no komandas viedokļa skatoties, varbūt salikt šīs prakses kopā. Ja, te ir viena tāda bilde ar vairākiem līmeņiem, kā izskatītos Prince2 projekta vadības komanda. Nu, sākumā ir klients. Prince2 saka tā, ka klients var iedot savu to produkta vajadzību, un no tā brīža var tikt veidot projekta vadības komanda, un ja mēs pēc Prince2 strādātu, tad mums no tās klienta vajadzības saņemšanas brīža būtu jāizveido projekta valde, jo Prince2 parasti skatās uz tādiem lieliem projektiem, kur būtu daudz iesaistītie, kompleksas vajadzības jārisina un būtu jāizveido projekta valde, kas nodrošina projekta lēmumu pieņemšanu, ja, un tad valdes līmenī mums būtu lietotāja pārstāvis, biznesa pārstāvis, piegādātāja pārstāvis, un nākamais līmenis būtu tas, kurš nodarbojas ar projekta vadīšanu, ja, tad šeit būtu projekta vadītājs, un viņš veidotu komandu, un viņš nodarbotos ar plānošanu, ar uzraudzību, ar organizēšanas darbiem, bet tā lēmuma pieņemšana viņam nebūtu nodeleģēta, ja, to visu darītu projekta valde. Un tālāk jautājums, kur šeit ir Agile kaut kādas pieejas, ja, jo Agile ir savādākas prakses, tur ir savādāk lomas nodalītas un tā tālāk. Nu, šajā te līmenī, kur ir valde ļoti ir valde, ir projekta vadītājs, mēs jau redzam, ka te ir tāda sajūta, ka te veidojas tā kā birokrātija, ja, kad ir viens līmenis un tad vēl viens līmenis un klients vispār kaut kur tālu augšā nodalīts. Ja. Tā arī ir. Klientam ir iespēja nodeleģēt savu darbu valdei un projektu vadītājiem, un viņam ir mazāk jāiesaistās pašam. Ja. Tā ir tā Prince2 viena no vērtībām, ko Prince2 saka, kad mēs klientam iedodam apakšā tādu menedžmenta organizāciju, kas klientam ļauj mazāk iesaistīties un vairāk uzticēties tā kā projektam. Ja? Un Agile mums atkal saka pretējo. Agile saka tā, ka Agile gadījumā klientam ļoti daudz ir jāiesaistās, jo viņš tā kā bieži mums teiks visādas izmaiņas, un tad mēs viņas realizēsim, ja, un tad šis te slānis mums to visu it kā apgāž. Bet ko mēs varam darīt tālāk? Tālāk projekta šajā te
daļā, kas ir šeit apakšā uzzīmēta pēc Prince2, tā daļa saucās delivery team, jā, vai team menedžeri, kas menedžē komandu. Un Prince2 paši ir pateikuši, ka šī te apakšējā daļa var tikt organizēta pēc dažādām metodēm un pieejām, jā, jo tur būtu komandas, kas strādā ar, vai nu ar produktu izstrādi, vai darbu darīšanu, vai kaut kādu vērtības piegādāšanu, jā, un tad, ja mums ir gana komplekss projekts, mēs, piemēram, šajā līmenī mēs varam tiešām izveidot agile komandas. Te ir tāds simbolisks piemērs, ka te būtu Scrum komanda, kas strādātu iterācijās, sprintos, viņi piegādātu kaut kādas, vai nu IT projekta versijas vai kaut ko tam līdzīgu, ja, un viņiem būtu gan produktu īpašnieks, kā mums tajās Scrum praksēs nepieciešams. Te varētu būt 3 līdz 9 cilvēki, kas strādā ar, speciālisti, kas strādā un piegādā šo te rezultātu. Te varētu būt arī cilvēks, kas palīdz komandai attīstīties un strādāt efektīvāk un pašorganizēties, kas saucās Scrum Masters. Ja, tā kā šeit var pilnīgi ielikt apakšā tādu, tā kā Scrum komandu. Un viņa var būt pašpietiekama bez, tādām ārējām lielām atkarībām. Ja, produkta īpašnieks runātu ar projekta vadītāju. Es te tagad ļoti daudz būšu sasvītrojis, bet tā doma ir tāda, ka projekta vadītājs būtu tas produkta īpašnieka galvenais klients un pasūtītājs, ja, un viņi strādātu ļoti cieši, ja, ar visām tām vajadzībām. Te varētu būt vēl komanda, kas saucās Kanban komanda, kuriem ir nav tādas lomas sadalītas, bet kuriem ir jāizpilda kaut kādi kaudze ar uzdevumiem, un viņi viņus dara pēc Kanban metodas. Te var būt arī klasiska tāda uz plānu un uz darbu orientēta komanda, kas strādā ar darbu pakām un tiek ar visu galā. Ja? Tā kā ļoti, ļoti radoša tā darbība ir jāveic, ka mēs veidojam projekta organizāciju, jāsaprot, kāda mums situācija, kādas būs tās apakškomandas, pēc kādām metodēm viņas strādās. Ja? Tā kā tur apakšā zem projekta vadības līmeņiem var būt apakškomandas vai pat apakšprojekti, kas strādā pēc agile praksēm. Arī šo te augšējo slāni, kur ir klients un valde un projekta vadība, viņu teorētiski var organizēt arī pēc Kanban pieejas. Ja? Tur ir visādas opcijas. Ja? Tā kā šeit ir kur iedziļināties. Te vēl tāds neliels ieskats uz Prince2 un Agile. Ja jūs skatīsieties internetā, varbūt meklēsiet kaut kādus materiālus, tad daudz kur būs tas salīdzinājums Prince2 un Agile un kas ir labāks un ko izvēlēties. Ja? Tad es teiktu tā, ka jāskatās uz savu situāciju un jāizvēlās sev piemērotākā tā pieeja, ja? Bet Agile vienmēr runās vairāk par adaptīvu pieeju. Un tad, kad, ja mēs, teiksim, skatīsimies uz Prince2, tā ļoti ātri neiedziļinoties, mums liksies, ka Prince2 vairāk runā par tādu fiksētu pieeju, kas ir uz plānu orientēta un tam līdzīgi. Ja? Bet, patiesībā mēs varam ļoti, ļoti iedziļināties, un ar Prince2 šiem te principiem mēs varam arī panākt tādu diezgan adaptīvu pieeju, bet viņa būtu sadalīta pa posmiem. Ja? Katra posma ietvaros mums būtu plāns, ja? Un jo īsāki tie Prince2 projektu posmi mums būtu veidoti, jo mums būtu tāda, teiksim, tā adaptīvāka pieeja. Ja? Tā kā Prince2 paši ir izveidojuši arī tādu virzienu, kas saucās Prince2 Agile, un tiem, teiksim,
cilvēkiem vai projektu vadītājiem vai uzņēmumiem, kam ir aktuāli šīs agile prakses, tad arī to virzienu var apgūt un tur var specializēties. Vēl populāri diezgan bieži pēdējā laikā tiek pieminēts Lean un tā Lean darba pieeja kā tāda, vai viņu var savietot ar Prince2 un kāds no tā būtu labums. Ja? Tad, principā Lean dažkārt tiek pieminēts arī kā viens no agile apakšvirzieniem. Te ir jāatcerās, kad mēs tur runājam par procesu efektivitāti, par nevajadzīgu izmaksu, varbūt novēršanu, ja, par, teiksim, reduction of waste un tam līdzīgas lietas, ja, tad tie Lean principi ļoti labi noder, ka mēs veidojam projekta business case, un Prince2 vienmēr ir uz projekta business case orientēta pieeja, tā kā šīs lietas arī var salikt kopā un izmantot. Šis ir mazāk varbūt zināms un mazāk pielietots, bet tas attiecās vairāk uz kvalitātes vadību, uz kvalitātes menedžmentu. Six Sigma tas tāpat pieeja, kā mazināt defektus, kā uzlabot kvalitāti, kā uzlabot procesu. Un šeit Prince2 gadījumā, ja jūs iedziļināsieties Prince2, jūs redzēsiet, ka tur ir vesela tāda sadaļa, kas runā par kvalitāti, par kvalitātes vadību, un tie principi ir ļoti, ļoti līdzīgi. Principā, ja mums jādomā, kā mazināt defektus, tad būs noderīga šī Six Sigma pieeja. Ja mums jādomā, kā iekļauties laikā un kā izdarīt, teiksim, uz termiņu orientētu projektu, tad tā ir tas ierobežojums, ja, jo mēs gribam vairāk mazināt defektus, jo mums tas termiņš var pagarināties, ja, un Prince2 atkal domā par to, kā iekļauties termiņos, ja, kā izdarīt šīs lietas. Tā kā tās tādas varbūt galvenās lietas. Dizaina domāšanas lietas es varbūt daudz nepieminēšu, bet, manuprāt, mūsdienās tas visos projektos palicis aktuāli, ja, būvēt veidu, kā mēs to projekta startu un finišu varam ieraudzīt vizuāli un kā mēs varam atsekot varbūt vizuāli arī šo te projektu progresu. Ja, tās visas lietas ir aktuāls un ar to visu vajadzētu nodarboties. Ja, tā kā no savas puses to Prince2 savietojamību ar citām metodēm varu tikai rekomendēt. Lai labāk visu savietot, tur tiešām vajag pamēģināt, pastrādāt pēc katras metodes dažādās darba situācijās, un tad var izveidoties tāda vislabākā, teiksim, tas zināšanu dziļums un pieredzes dziļums, lai varētu dažādas metodas savietot. Ja? Bet tas noteikti ir vērtīgi, jo visas šīs metodas mums iedot jau tādus gatavus, atstrādātus rīkus, kā mēs varētu iekļauties varbūt savā darba vidē bez no jauna izdomāšanas, kā labāk strādāt, ja, jo te ir daudzos uzņēmumos cilvēki strādājuši un darbojušies. Ja, tā kā te var pēc Prince2 var turpināt gan tā padziļināti šo te Prince2 praktiķi, gan Prince2 agile virzienu, gan arī programmu un portfeļu vadības virzienu, jo Prince2 mums tiešām var iedot tādu labi sakārtotu menedžmenta vidi, ko var izmantot dažādās situācijās ar dažādām pieejām. Tā kā tas no manas puses viss.